Un šodien mēs tā kā jūs iepazīstināsim ar Lips Market lūpu balzāmiem. Mums katrai tāda kā maza reklāmiņa, kuru mēs ieguvām no Ilsata junioriem žurnāla. Un jā, mēs nosauksim katru garšu, parādīsim jums, kā izskatās, un es saku godīgi, ne viņai, ne man nav viņa. Tā kā jā, un es centīšos vairāk iepazīt viņus pēc šīm reklāmām, un gan jau arī apmeklēšu mājaslapu viņu, un uzzināšu, kādas garšas ir foršāks, un kam vairāk patīk, un kura man vairāk patīk, un kam vairāk ir piemērot, un es ceru, ka viņi tāpat darīs. Un drīz vien mūsu īpašumā nonāk šie Lips Market, jo es nezinu, kā jums, bet man viņi sāk iepatīkties, tā kā jā. Un pirmā iepazīstinās viņa ar garšu no sava klāsta, kas viņai visvairāk patīk. Oi, es to neesmu apskatījis. Sen no šitiem. Kur? Vienu no šitajiem. Nu jā. Pasaki, kur ir tu? Šitas? Ok, paņem citu vienkārši. Strawberries. Jā, un parādi skatītājiem, kāds izskatās. To ļoti viegli būs redzēt. Šeit. Un man nākošais no šiem te maniem patīk, kas ir paredzēts skolai ar banānu garšu, un tur ir rakstīts augļu skolas somā un augļu uz lūpām. Lips Market augļu garšas kolekcija, tavai skolai. Es arī man drīz tādu. Tur ir rakstīts, ka tas ir banānu, bet tur ir augļu, bet nu ko lai padara? Un šādi viņš izskatās. Tātad tava kārta. Ko man tagad jādara? Izvēlēs vienu nekā, saki. Šito? Jā, Tas ir meža ogu. Meža ogu. Te viņš ir pašā aizmugurē violets. Un jā, man šeit arī ir tas pats. Un te ir pierakstīts, ka tas ļoti labi, šitas, ka tas ļoti labi noder kino apmeklējumiem, un tur ir rakstīts rudens, vakar, filmas un saldumi. Ir radīti viens otram. Lips Market ar meža aveņu garšu, sniedz savam lūpām pasakainu garšu un smaržu. Nedaudz svaiguma starp saldumiņiem. Ņam, ņam, ņam! Tagad man jau. Watermelon. Un tad man nākošais būs, kas man vairāk varētu patikt pēc tēmas, gan jau kā visiem tas būtu iepērkoties. Un tur ir tā rakstīts, paņem līdzi Lips Market ar ķiršu garšu iepērkoties. Tas garšams mažo kā salds ķirsis, mitina un kop lūpas. Turklāt labāk kā ja kad būsi gatavs satikt kādu jauku puisi. Un tas Lips Market izskatās šādi. Labi, nākamais man jau ir izdomāts, un tas ir guava. Mēs vēl tas nespējām atrast, kāds iztulkojas. Tā kā, jā, man nākošais gaņāka būs kafejnīca, un tur ir rakstīts tā. Apciemot kafejnīcu ar draugiem ir labākais. Kas vien var būt? Saldumi, jautrība un sarunas. Saldumi ne tikai šķivi, bet arī uz lūpām. Lips Market ar kūciņu garš ir tava šī dienas izvēle. Un te viņš arī ir. Un jā, es labprāt gribētu izmēģināt šo tieši ar kūciņām garšu. Un arī skolas un visus. Ko vēl var vairāk vēlēties? Tā kā garšīgas kūciņās. Kā, Cindy? Kūciņai. Keiksiņi. Keiksiņu, kūciņu, keiksiņš. Pēdējais skivī. To es taču zinu. Nē, tas nav pēdējais. Tas ir, skaties. Nu jā. Labās puses pēdējais. Nu jā. Parādīja, kā izskatās. Jā! Ok. Tad man nākošais būs pastaiga. Un tur ir rakstīts. Lēna pastaiga rudenīgā laikā ar draudzeni. Soliņš parkā, siltas krāsas, Lips Market mango. Nu, tu esi gatava krendēties siltās atmiņās par vasaru, un tas izskatās šādi, un uz otras reklāmiņas ir arī parādīts mango. Jā, man tieši tagad ir mango. Lūk.
Tagad man... Es to teicu, nē. Man šitas jāpas. Un uz tiem abiem ir kūciņas. Un es sākšu ar to, kas ir pie kamīna. Un tur ir rakstīts, rudens jau tuvojas. Bet kas gan varētu būt labāk par iespēju pasēdēt pie kamīna ar labu grāmatu un našķiem. Paķer Lips Marketa karameļu kūciņu. Garšu palīdzi. Karameļu kūciņas jums garšo? Man garšo, tev arī garšo? Jā. Okay, tagad... Un man tikai pēdējais. Koks riekstu. Koks riekstu. Nevar izlasīt. Tas ir tas brūnais. Atšķirīgās no visiem. Meitenes jūs gaida. Atām. Un vienkārši ienāc mājaslapā www.taversometika.lv un viņu var nopirkt veikalos Douglas, Prisma, Maxima, Elko un Stockman. veikalos. Čau!